No 1. līdz 4. augustam Latgalē Miera vietā būs īpašs notikums, kas sauksies Dzimt brīvi, augt dzīvi. Jā, kopā esot un pasēžot pie ugunskura un kopā esot kādās radošās nodarbēs, radīsim telpu, kurā varam viens ar otru dalīties, kurā dalīsimies mēs par šīm tēmām, un dalīsies mūsu viesi arī par veselības tēmu. Man liekas, ir svarīgi tajā mūsu šīs dienas sarunā vienkārši atklāt, kas tad mūsuprāt ir brīva dzimšana un dzīva augšana. Jā, brīva dzimšana, es domāju, ka tā tēma ir arī brīva, vai kā tu teici, dzīva augšana ir tēma par atbildības uzņemšanos. Es domāju, ka brīvs cilvēks ir tāds, kurš pārvalda visas savas funkcijas, gan ķermeniski, gan dzīvē. Tas ir diezgan augsts latiņš, manuprāt. Mūsdienu cilvēkam spēt tikt pašam ar savu dzīvi galā. Tādējādi, ka tu atbildības uzņemšanās nozīmē, ka tu tā kā spēj būt pašpietiekams, zināmā mērā tāda kā sinonīms atbildība un pašpietiekamības, tā kā liek tādu nosacītu vienādojumu zīmi. Jā. Mēs visu to mācamies. Mēs to mācamies. Visi to mācās, un mēs esam savā ceļā ļoti daudz ko izpētījuši, gan par dzimšanu, gan par izglītību, un jūtamies gatavi padalīties tajā, sanākt kopā un arī apmainīties, jo arī citiem ir iespējams kāda pieredze. Es šodien noķēru gaisā tādu īpatnēju sajūtu. Drīzāk viņi jau ir klātsoši tā kā ilgu laiku, bet es tā kā varētu šodien viņu noformulēt vārdos. Labi. Jo tas, par ko mēs tā kā aicinām runāt, aicinām piedzīvot, patiesībā ir kaut kas tāds, kas nav zināms. Mēs runājam tā kā par to nākamību, par to, kurā mēs varētu dzīvot cilvēcīgākā pasaulē, kurā dzīvo cilvēki ar visām no tām izrietošiem pienākumiem un tiesībām, uzsverot vārdu tiesības. Tas nozīmē, ka tev ir tiesības arī iet to ceļu, ko tu izvēlies. Tu esi atklājis, vai tev ir palīdzējuši cilvēki atklāt savu būtību un sūtību, un tu vari iet to ceļu. Nevis kā šobrīd, ka tu viņu nevar iet, tāpēc, kad ir uzrakstīts, ka tu viņu nevar iet. Jā. Es par to runāju. Un ja mēs tagad tā kā ejam prom no tā, kad rekur viss ir gatavs, gatava izglītība, gatava medicīna, gatava piedzimšanas platforma, tā kā dzemdību nami, slimnīcas. Ja mēs ejam no tā prom, tad vispār ar ko sākt, jā? Jā. Un kad mums trūkst tās informācijas, mums trūkst tās pieredzes, vispār tā kā spēt saprast, kas tas tāds ir un ar ko sākt un ko darīt. Un man liekas, šodien man bija tā sajūta, ka mēs nevaram paši pa sevi pie tā piekļūt. Ka mums tas pārāvums tajā atmiņā vai tajā izpratnē ir bijis tik ilgstoši, ka mēs tā kā netiekam tam klāt. Viens ir tā kā piekļūt pagātnē, kurā bija cilvēkiem šīs prasmes un zināšanas, bet otrs, ka tomēr tā platforma, tas laiks, kas ir atnācis, tā enerģētika, kas ir klātesoša, tas ir kaut kas jauns un nebijis vispār tādā galaktikas līmenī, universas līmenī. Līdz ar to cilvēks jau ir tendēts domāt tā kā pagātnes kontekstā, un līdz ar to viņš, kad domā par nākotni, viņš vēl līdz to pagātni. Bet tā platforma, tas konteksts, kurā mēs atrodamies, vispār nav lielā mērā par to, kas ir bijis, bet ir kaut kas jauns, ko mēs nezinām. Un ka mēs nevaram katrs pa sevi to atklāt, ka mums ir kaut kādā ziņā jāliek galvas kopā, nevis tā kā atkal domājot, bet vienkārši kaut kā saliekot tos, mēs kā puzles gabaliņi saliekamies kopā, lai mēs varētu atvērt to grāmatu un sākt lasīt patiesībā to jauno informāciju, kas jau gaisā ir, bet katrs pats par sevi pie viņas nepiekļūst. Un tāpēc man sajūta ir, kad tāds notikums, tāds festivāls vai
Nu jā, ka tāds notikums, viņš var radīt to situāciju, kurā cilvēki satiekoties piekļūst kaut kam tādam, sinerģētiski esot kopā, radot to lauku un iegūstot informāciju. Jā, sēžot pie ugunskura un skatoties liesmiņās, var saslēgties ar kaut ko īpašu, kas ir tikai tajā brīdī esošs, un tieši starp tiem cilvēkiem. Un ļoti svarīgi, lai ar tām liesmiņām, ko mēs skatāmies ārējā pasaulē, lai iedegās tā liesmiņa, kas ir katrā no mums. Un tad, kad tas notiek, tad, manuprāt, arī notiek tā brīnumainās pārvērtības, kurām mēs sajūtam šo saikni ar visumu, un mums ir arī pieeja šai informācijai, kas ir brīvi pieejama, ja tu esi atvērts viņai un tam jaunajam. Varbūt pastāsti par nosacīt, mums ir kaut kādas katram sadaļas, par ko mēs tā kā droši vien rūpēsimies notikuma gaitā. Manā gadījumā tā ir par dzīvu augšanu, un tavā gadījumā tas ir par brīvu dzimšanu. Varbūt padalies par savu tādu sajūtu vai konceptu attiecībā uz to notikumu. Jā, es varu padalīties ar informāciju, kas saistās ar bērna dzimšanu, bet, tas jau sākas ātrāk, tas jau sākas ar bērna ieņemšanu un gaidīšanu, un dzimšana tad jau ir tā ir kulminācija visai radībai, un es vēlos dalīties un parādīt, ka tās iespējas ir pilnīgi dabiskas, reālas, un ka mēs esam ļoti dzīvelīgi un spējīgi vairoties, un nekas nav šķērslis tam, lai bērni dzimtu, un lai mammas dzimtu savā lomā, un būtu resursā. Varbūt tu vari pastāstīt dažos vārdos par brīvas dzimšanas to konceptu. Kā viņš atšķirās ar to, ko mēs tā kā izprotam, jo rekur ir iespēja maidzemdībām, tad var teikt arī, ka tā ir brīvība salīdzinoši ar to, kas tā kā ir bijis pirms tam, kas ir tas, par ko tu runā? Brīva dzimšana, tā ir tāda pati dzimšana, kādu piedzīvo jebkurš zīdītājs dabas pasaulē. Tas ir instinktīvs process, kas notiek ar māti, dzemdētāju, un tas notiek kaut kādā saspēlē ar bērniņu un ar to svēto sadaļu, to, kas ir telpā nepasakāms, un ar to, kas ir tā enerģija, kas ir telpā, par ko arī, teiksim, tādā medvidē par to, var teikt, nerunā. Tas ir tikai galvenais ir tas fiziskais process. Bet brīvā dzimšanā sieviete piedzīvo tādas dzemdības, kas viņai ir pilnīgi dabiskas, un ķermenis pats viņu vada, un tam nav vajadzīgas nekādas komandas vai pārbaudes, un viņa var būt bez medpersonāla, jo medpersonāla klātbūtne dzemdībās ir ar savu aizmuguri, un ja tu dzemdē ar medpersonālu, tad tā atbildība par dzemdībām tiek dalīta. Tā vairs ir ne tikai mammas izvēle un atbildība, bet arī telpā esošo mediķu atbildība, jo tādi ir viņu pienākumi, jurisdikcija glābt, un viņi tā ir mācīti, un viņi tā ir ekipēti, un bieži vien pati sieviete un bērniņš var no tā ciest dēļ apkārtējo bailēm. Līdz ar to brīvas dzemdības iegūst jau citu nozīmi, un pasaules praksa šobrīd rāda, ka dzemdības notiek ļoti dažādi. Šīs brīvās dzemdības, es esmu ļoti daudz pētījis tieši šo tēmu un ļoti daudz pieredzes, un pati to piedzīvojusi un saprotu, ka ir bijis ļoti daudz maldu un neziņas par šo lietu. Ir maz informācijas. Būtībā nav tās informācijas, kas ir patiešām dabisku dzimšanu. Un dabiska dzimšana nozīmē priekš manis, tas ir
tas ir notikums, kurā tiešām neviens nemēģina neko nomērīt, izmērīt, skatīties laikā, monitorēt un vēl varbūt komandēt vai kaut kā ārpus ietekmēt procesu. Tās ir brīvdzemdības. Nu jā, lielā mērā mēs saprotam, ka slimnīcā viss ir protokolos un var sakot, ļoti bieži tas tā kā izvirzās priekšplānā vispār tā kā tam dzīvajam kontekstam, kas tā kā notiek. Pastāst par dzīves izglītības konceptu. Jā, nu redz, ar dzīvu procesu vai dzīvu konceptu jau ir tā, ka kā tu kaut ko pasaki, tas jau tā kā kļūst mazāk dzīves. Jo tas tā vadās kā dzemdības ir spontāns. Mums būtu tā kā jāveido, pieņemsim, šī brīža vai šīs dienas izglītības koncepts, izjūt tieši no šī brīža. Nu, ka tur nevar iepriekš kaut ko tā kā sagatavot un uzrakstīt. Un tas tā arī tāda ir liela ļaušanās, liela atbildības uzņemšanās, jo arī tur ir ļoti daudz baiļu. Un, liekas, ja tikpat daudz baiļu, cik ir dzimšanas procesā, tikpat daudz baiļu vecākiem ir izglītības kontekstā. Un tāpēc, neskatoties uz to, ka lielākais vairums atzīst esošo izglītības sistēmu pieeju par neatbilstošu laikam, vienalga notiek tā kā turēšanās pie tā, pie tā mazākā ļaunuma saucamā, ja? Jo es nezinu, kas būs, un tomēr te ir kaut kādas tradīcijas un kaut kāda pieredze, kad ar šo izglītību var dabūt kaut ko, ja? Tad kaut kādus darbus, kaut kādas iespējas tajā sociumā, kāds tas ir bijis. Tāpēc pāriešana uz kaut kādu tādu jaunu pieeju, patiesībā tas prasa ļoti daudz laiku, ja tas notiek tādā lineārā attīstības posmā, bet tā man sajūta ir, kad šobrīd notiek milzīgas pārmaiņas, un kad mēs vairs nevaram būtībā virzīties lineāri, ka mums ir jāņem klāt vertikāli arī un vispār visi iespējamie virzieni, līdz ar to tai pasaulē, kas tā kā nāk, mēs nevaram sagatavoties. Tas nozīmē, ka mēs nevaram veidot arī šobrīd izglītību tādu, ņemot vērā kaut kādu to perspektīvu vai to lineāro laiku, kas ir no pagātnes bijusi līdz šim tā kā uz nākotni. Ir kaut kas priekšā tāds, kam nevar sagatavoties. Un līdz ar to tas, kā mēs varam piekļūt tām zināšanām, vairāk ir izjūt tieši no šī brīža. Tas nozīmē, ka tas ir gan katra cilvēka kontekstā, kas ir tas, ko es šobrīd vēlos iemācīties, apgūt, praktizēt un tā tālāk. Un tāpat tās arī kaut kādas grupas vai kopienas vai ģimenes vai dzimtas kontekstā. Bet es saprotu, ka dzīves izglītības vai dzīves skolas koncepts, viņš vairāk ir nevis par bērnu izglītību, bet kopumā par savā ziņā mūsu visu izglītību, un es neredzu vairāk šo atrautību starp vecākiem un bērniem. Ka būtībā tas ir kopējs ceļš, un vecākiem, kā zināmā mērā zinošākiem, būtu jāiet pa priekšu pat tajā. Kad varbūt, ka vecāki kļūst par galvenajiem, kā saka, skolā audzēkņiem, ja, kas iet pa priekšu, jo, protams, kad bērni mācās no priekšgājējiem, un viņi mācās atdarinot, un lielā mērā, cik mēs paši kā vecāki būsim gatavi iemācīties, pārmainīties, to ceļu noteikti aiz mums noies bērnu un vēl daudz tālāk. Tā kā mums ir jābūt tiem pirmajiem, kas kaut ko maina. Un tas ir arī, kā jau mēs runājam, caur atbildības uzņemšanos. Jā, un tā parādība, ko es esmu pamanījusi attiecībā uz atbildības uzņemšanos, arī sievietēs atbildības uzņemšanos par savu ķermeni, ka viņām jau vairs nešķiet, kā šis te veselības ceļš, tas ginekologa krēsls, ka tas jau ir tāds kaut kas ļoti uzlabo veselību, ka viņas jau sāk no tā punkta skatīties un uzņemties, pēc tam viņas jautā par to bērniņu dzimšanu un uzzina patiesībā viena no otras, tas jau notiek caur dalīšanos, ka mēs uzzinām realitāti īstenībā, kā notiek, ka tie nav kaut kādi tur
mīti un nostāsti, kā tur kādreiz tie bērni dzima un mira un mātes mira un visi tie vēsturiskie stāsti, kad arī tā vēsture ir kaut kādā ziņā pielāgota tam modelim, kas šobrīd eksistē. Bet, tālāk, kad jau tiek uzzināta šī informācija, tad ir solis tālāk paša pieredze. Un tad jau tas bērniņš ir ģimenē un viņš aug, un tad tiek uzdos tas nākamais jautājums arī par izglītību. Un būtībā tā atbildības uzņemšanās viņa tā pakāpeniski nāk soli pa solim. Arī atbildes nāk par veselību un dzīvi kā tādu. Es domāju, ka mūsu tās arī izglītības struktūras, viņas veidojas no tā, kas ir pieejams lokāli, kāda ir ģimene, kas ir apkārt šai ģimenei, ar ko viņi nodarbojas. Un tā ir tāda izglītība, kuru es pieredzu, un mūsu ģimene pieredz ar to, kur mēs esam, un ar tiem cilvēkiem, kas ir ap mums, un tā ir ļoti daudzveidīga izglītība. Un es domāju, ka daloties par to, kā to piedzīvojam mēs, un kā varbūt piedzīvot arī citas ģimenes šādu ceļu, dod vienkārši informāciju, ka var arī tā, un tālāk jau tā ir katra paša izvēle, vai es gribu tā vai nē, jo tas nav par to, ka mēs tagad uzskatām, ka tas ir ideālais veids, jo mums ir opcija, kaut kāda skola vai pulciņa vai to, bet mēs to varam ņemt, varam neņemt, mums ir opcija medicīna, ja mums ļoti vajag, mēs ejam, bet jā, sāk pamazām izrādīties, ka arvien mazāk vajag. Arvien autonomāka un tāda brīvāka dzīve sanāk, un sanāk arī mazāk kontrolējam no ārpuses, un tas jau mūsdienās ir tāds slidens moments, ka mēs vairs neuzturam to, kas ir tik ilgi eksistējis, tās struktūras. Bet tikko tu pieminēji tā kā tādu trešo kāju, kas ir tā kā balsts notikumam, un tā ir veselība, veselums. Tāpat kā par dzemdībām, par veselību arī jau nekur tālu nav jāmeklē un jāskatās. Mēs varam paskatīties, kā ir dabā, un cik tālu mēs dzīvojam no tā, kā ir dabā. Kā mēs dzīvotu, ja mums nebūtu visas šīs ekstras ap mums, tur lielveikali, elektrība. Mēs, protams, varam salāgot, mums nav jāatsakās no ekstrām kaut kādām un no tā, ko cilvēks ir radījis, no tādiem atvieglojumiem, bet paskatīties, cik tuvu vai tālu mēs esam no vietas, kur mēs dzīvojam, no ritmiem, kur mēs dzīvojam, no ēdieniem, kur mēs dzīvojam. Un visas atbildes tā arī vienkārši atrodas. Un man ir pēdējā laikā arī uzrunājis tas, ar ko dalās Baiva Bieļa attiecībā uz gaismu. Un varam pasecināt, ka mēs daudz sevi apgaismojam ar mākslīgo apgaismojumu, un mums pietrūkst tas apgaismojums, kurš ir dabā. Tiekamies!